jaunajos datos ir tā, ka esi kā 200 gramus vieglāks, bet ir tā, kad ir tauku masa. Klāt, jā? Palielināsies uz ziemu, laikam, jā. 18. novembris. Nedaudz, jā, un Svētki. Jā, bet tai pašā laikā arī ir muskuļu masa samazinājusies. Salīdzinot tātad pirms mēneša un šīs dienas rezultātus, tad pirmā testē aerobās dabasspējas, tā teikt, ir diezgan neliels regresiņš, jā, bet viņas ir optimāli uzturēts tajā savā līmenī tavā. Varbūt kāpēc ir neliels regresiņš, tāpēc, ka es domāju, jo tev tas rādītājs bija diezgan zolīts jau no paša sākuma, jā, tie 50 ml uz kilogramu ķermeņa masas minūtē, tas relatīvais skābekļa maksimālais patēriņš. Un vienkārši tad ir sanāca tā, ka es domāju, ka vienkārši tas pats apjoms, kā tās 23 minūtes, kas bija jāveic, jā, tāpat arī 3 treniņu nedēļā tikai, jā, kad tev ir bijis vienkārši pa maz, kad tev vajadzēja, īsti tā neatbilst, tā teikt, masternēt cilvēku statusam, jā, un kad tev vajadzēja, es domāju, 5 treniņu nedēļā, 4-5 treniņu nedēļā vai pat 6, jā, pa stundai, jā, un tad mēs varētu skatīties, un es domāju, tur būtu pavisam citi skaitļi, tur būtu, progresa ziņā, ka būtu virs tiem 50 ml. Bet, pozitīvi tas, kad ir uzturēts laika, tad ir līmenī, respektīvi, maz slodzi, ja maz lapjom, to var uzturēt, tad normāli savu to labo rādītāju optimālā. Cik sanāca leciens tālāk? Leciens tā tad ir pozitīvi tas, ka ir plus 6 cm aptuveni, jā. Tāpat arī stabilitāte ir daudz lielāka. Priekš eksplozīvā spēka, tas ir interesanti. Un tāpat arī trešajā testā spiešana ar kājām sēdus ir progresiņš. Plus 10, plus 15 kilogramu varētu tā teikt. Un abās kājās arī līdzsvars, līdz ar to tev ir tagad. Uz batutu laikā ir tātad arī 8 cilvēki, 4 sievietes un 4 vīrieši. Un vidējo rādītāju izmaiņas, tātad skāļu maksimālajā patēriņā ir pieaugums par 4,22 ml. Lēciens tālumā no vietas nav nekāds progress, ir 0 cm, tā teikt, vidējais rādītājs. Tad nevar aizlikt tālāk. Bet, spēks ir pieaudzis kājās par 60 kg vidēji, tātad kopsumā, ja, abām kājām kopsumā. Un tas ir diezgan interesanti, it kā tas spēks ļoti maksimāli pieaug, bet tālāk nevar aizliegt, it kā pēc teorijas vajadzētu aizliegt tālāk, bet nespēja aizliegt tālāk. Teiksim, ja procentuāli skatās, tad skābekļa maksimālais patēriņš aptuveni par 11% pieaudzis, tas ir pilnīgi normāli vienu mēnešu laikā. Lēciens tālumā 0%, tātad, un spēks kājās tātad aptuveni tātad par 27%, kas arī ir pilnīgi normāli. Tas jau, tā teikt, ir pielīdzināms, tā teikt, kā spēka vingrinājumiem, respektīvi. Tāds efekts. Kādam no skriešanas grupas kāds lielākais progress? Lielākais progress ir vienam tātad čalim, kuram aerobās darbspējās tad no sākuma vispār bija 35 ml. Tas relatīvais skābekļa maksimālais patēriņš, un pēc treniņa cikla tātad izejot, viņam bija 58. Tas ir nenormāli liels progress. Tas būtu procentuāli kaut kādām par 20-25%. Kā to izskaidrot? Izskaidrot ar to, ka tad viņš ir bijis, tā teikt, masternēts, ja, savā ziņā, tad viņam ir, tā teikt, labs potenciāls, ja. Līdz ar to viņš tātad ir aktivizējis tātad to savu sirds asinsvadu sistēmu, muskuļus, ja. Un līdz ar to arī tāds labs rādītājs. Protams, arī tātad pareizi sistemātiski plānveidīgi trenējoties, tas ir iespējams. Tas ir pilnīgi normāli. To arī daudz un dažādi pētījumi pierāda.